brīnumu gaidot. Un, kad viņa kalpošanas laiks izbeidzās, viņš aizgāja uz mājām, un pēc šīm dienām Elizabete, viņa sieva, tapa grūta un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus, sacīdama, to tas kungs man darīs. Viņš šīs dienas izraudzījis, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Lūkas evaņģēlijs. Kaut varētu redzēt Elizabeti brīdī, kad vīrs viņai pavēstīja par notikušo. Vai viņa prata lasīt, vai Caharija vēsti uzrakstīja, vai parādīja ar kādām zīmēm, to mēs nezinām. Taču drīz vien viņa saprata, ka Dievs bija atbildējis uz lūgšanām, un viņai būs ilgi gaidītais un lūgtais bērniņš. Viņa centās nerādīties ļaudīs, bet kādēļ? Visticamāk tā nebija pilnīga izolēšanās, ņemot vērā to, ka vīrs bija zaudējis runas spējas, un kādam taču bija jākārto ikdienas darīšanas. Tomēr 5 mēnešus, klusas apbrīnas ieskautu, viņa glabāja varano Dieva dāvanu slepenībā. Pasaulē šo vēsti tāpat drīz vien bija lemts uzzināt, taču pagaidām viņa šo prieku paturēja pie sevis, uzticībā Dievam, kurš uzklausījis viņas lūgšanas un atbildējis ar mīlestību. Jāatceras, ka Elizabete negaidīja Dieva brīnumu viena. To gaidīja arī visi ļaudis, kas ticībā turējās pie Dieva apsolījumiem, ka viņš sūtīs glābēju, kurš samaitāto pasauli darīs labāku un mūs padarīs par Dieva mīļajiem bērniem. Jāņa atnākšana nozīmēja to, ka Jēzus jau bija ceļā pie mums, un lai nestu upuri, un lai es un tu turpinātu dzīvot. Dārgais Jēzu, ļauj mums ikdienas staigāt pilnīgā paļāvībā, dod ticību un spēku dzīvot kristīgu dzīvi. Āmen!